Sveicināti! Šodien es vēlētos pastāstīt par mūsu noslēpumainākā organa darbību, jeb par procesiem neironos. Un pēc iespējas mēģināšu to izdarīt tieši no ķīmijas viedokļa, un iespējams viegli šodien nebūs, bet interesanti gan jau būs. Tātad, neirons ir nervu šūna. Kā jebkurai šūnai, tam ir soma, jeb centrāla daļa. Neironam ir arī savs kodols un visas citas nepieciešamas organēlas. Atšķirīgs no citām šūnām ir tas, ka neironam ir vēl daudz atvasinājumu. Tātad šitie īsiņi ir dendrīti, tie parasti uztver signālus, un tālāk nodot signālu aksons, tas parasti ir viens un ir ievērojami garāks par dendritiem. Par tā uzbūvi mēs vēl sīkāk parunāsim mazliet vēlāk. Un vēl svarīgi ir tas, ka visiem šiem gan dendritiem, gan aksonam ir ārkārtīgi daudz sazarojumu. Un tas ļauj vienam neironam vienlaicīgi sazināties ar simtiem vai pat tūkstošiem citu šūnu vienlaicīgi. Tātad, kas tad ir neirona iekšā? Iekšā ir natrijs un kālijs. Precīzāk to joni. Un tie arī ir ārpus šūnas. Tātad visas bildītēs mums būs šeit apakšā šūnas iekšana un ārā starp šūnu šķīdums, viela, tātad viss, kas ir ārpus šūnas. Tātad, ja mēs vienkārši ņemam šūnu, kālija un natrija jonus, tad pēc entropijas likuma tie vienmērīgi sadalīsies pa visu pieejamu telpu un nekas nenotiks. Taču mums vajag kaut kādu potenciālu, kaut kādu kustību, tāpēc mums ir natrija kālija sūknis. Tad būtībā tā ir liela olbaltumvielu kaudzīte, kamoliņš tad, un tā uzdevums ir pārvietot dažāda veida jonus dažādos virzienos. Tātad vispirms pie sūkņa piestiprinās 3 natrija joni. Tie piestiprinās un pats par sevi nekas tālāk nenotiks. Tāpēc mums ir vajadzīgs kaut kur dabūt enerģiju. Cilvēka un vispār dzīvnieku organismos universāls enerģijas avots ir ATP molekula. Tātad šeit ir tās nosaukums, un no tā izriet, ka tas sastāv no 3 fosfāta grupām. Un šīs grupas ir savienotas ar īpaši augsti enerģisko saiti, speciālu saiti. Tāpēc, ja mēs atšķēlam no adenozīna trifosfāta vienu fosfātu, tad mums paliek adenozīna difosfāts, fosfāts un ļoti daudz enerģijas. Un to enerģiju mēs izmantojam, lai izmainītu tās olbaltumvielu konfigurāciju un lai tas viss kopā izlaistu natrija jonu uz ārienu. Tālāk, mums sūknis jau ir atvērts uz ārpusi, tāpēc šeit pie tā piestiprinās kālija joni. Pie tiem tieši 2. Šeit bija 3 natrija joni un tagad tieši 2 kālija joni. Tas būs svarīgi. Un mums vēl palika enerģija, tāpēc mēs to izmantojam, lai tos kālija jonus transportētu iekšā. Tātad, tāda veida mums rodas kaut kāds gradients. Pirmkārt, tas ir koncentrēties gradients, tātad kā rezultāts mums ārpus šūnas ir daudz natrija un iekšā netik daudz, pamaz. Un ar kāliju tieši otrādi, šeit iekšā mums ir daudz kālija un ārā to gandrīz nav. Tātad, šūnas membrāna arī atrodas kālija un natrija kanāli, taču tagad tie ir slēgti. Tie mums būs vajadzīgi vēlāk. Un tā kā pastāv gradients, tie gan natrija, gan kālija jonas ļoti vēlās nokļūt uz pretējo pusi. Taču pagaidām mēs tiem to neļaujam izdarīt. Un otrs, varbūt ne tik acīmredzams gradients, ir potenciāla gradients. Tātad katru reizi mēs uz ārpusi pārvietojam tieši 3 natrija jonus, bet iekšā tos aizstājam ar 2 kālija joniem. Tā lādiņš tiek vienāds, tāpēc mums rodas potenciālu
potenciālu starpību, atšķirība. Tātad šeit mums veidojas plus ārpus šūnas, un iekšē šeit arī plus, bet ne tik liels plus. Tāpēc varam tos atzīmēt kā plusu šeit un mīnusu šeit. Un starpība tā miera stāvoklī vienmēr noturas pie 70 milivoltiem. Un ja tas potenciāls pieaug, varbūt tas kļūst kādi 90 milivolti, tad jau natrija vai kalija ioniem izdodas izkļūt kaut kā cauri tiem slēgtiem kanāliem, jo tagad ir lielāka vēlme, vēl lielāks tās potenciāli gradients. Tāpēc, ja miera stāvoklī mums vienmēr būs 70 milivolti membrānas potenciāls. Tālāk. Miera stāvoklis ir beidzies, tagad ir laiks šūnu ierosināt. Tātad tas, kā jau teicu, parasti notiek pie kāda no dendritiem, vai arī pie visiem vienlaikus. Tātad, dendritu var ierosināt tīri mehāniski, to izstiepjot vai iespiežot kaut ko, varbūt ar ķīmiskām reakcijām, ķīmiskām vielām, un jebkura cita veida, kas var izmainīt membrānas potenciālu. Jā, tad par to mēs vēl parunāsim mazliet vēlāk, bet šeit būtība ir tāda, ka dendrīta iekšā kaut kādu iemeslu dēļ mainās membrānas potenciāls. Un tas atver membrānas no potenciāla atkarību natrija kanālus. Jā, tātad tas kanāls, līdzīgi kā natrija kalija sūknis, sastāv no vairākam olbaltumvielām, un vienā no tām ir receptors. Pieņemsim, kā šitā daļa, piemēram. Tātad tā ir pozitīvi lādēta, un arī šitā vide ir pozitīvi lādēta. Tāpēc tā atstumjas un paliek kaut kāda noteikta līmenī. Šeit. Attiecīgi pret membrānu. Bet, ja mēs izmainām membrānas potenciālu, tas ir lādiņa šeit un lādiņa šeit attiecība, tad tas sāk kustaties. Varbūt šeit uz augšu, varbūt uz leju, bet katra gadījumā tas maina savu konfigurāciju un līdz ar to maina visa kanāla konfigurāciju. Un jā, kaut kā tā mainās un kanāls atveras. Mums vajadzīgais jons var nokļūt, iziet vai ienākt cauri to. Jā, un tāds. Taču bezgalīgi tos ielaist iekšā nevar, jo mums šūna nav vienreizēja. Mums tā ir atkārtoti jāizmanto. Tāpēc pie noteikta potenciāla sliekšņā tās kanāls ātri aizvēras. Un, protams, ar savam acīm neviens nav to procesu redzējis, tāpēc to konstruē kā tādu aminoskābju bumbiņu, kas ar olbaltumvielu ķēdīti ir piestiprināts pie paša kanāla. Un pie potenciāla sliekšņa, kā jau pateicu, tā ķēdīte saraujās un bumbiņa tīri mehāniski aizver to kanālu. Un tad jau lēni, mierīgi ar laiku kanāls aizveras arī sev raksturīgajā veidā, mainot savu konfigurāciju. Tātad tas atgriežas uz sākotnējo stāvokli. Tas ķēdīti, kas tur bumbiņu atslabinājas, un jā, viss tad atgriežas pareizajā stāvoklī. Labi, tad mēs sapratam, kā, tad kas, tagad kā. Pie noteikta sliekšņa tiek ielaisti iekšā natrija ioni. Tie vēl samazina membrānas potenciālu un rodas jau darbības potenciāls. Tad būtība tā ir lādētu daļiņu plūsmā. Un kad tie papildus natrija ioni ir iekļuvuši iekšā, tie sāk elektroniski izplatīties. Tas nozīmē, ka visi tie ioni ir pozitīvi lādēti, un tāpēc tīri elektriski tie atstumjas cits no cita, un tāda veida aizņem lielāku teritoriju, visu pieejamu. Un tā kustās pa dendrītu, pa šūnu, un tā. Un tā arī pāks, un tālāk kustēsies. Labi, tātad mēs jau esam ielaiduši kādu noteiktu potenciālu iekšā un sasnieguši kādu. To sauc par šūnas depolarizāciju, kad iekšā iepelt
pozitīvie joni. Un varam redzēt, ka tā depolarizācija neapstājās nulles vērtība, tā, sava veida pēc inerces dēļ turpina ielaist natrija ionus. Un, jā, pie kāda noteikta sliekšņa, tā jau noteikti tāds aizveras natrija kanāli un atveras kālie kanāli. Kāpēc tie ir vajadzīgi? Jo mums dendrīts ir jāatgriež sākotnējā stāvoklī. Tā kā mums darbības potenciāls jau ir ienācis, un tas ir jau aizgājis tālāk uz pašu somu, uz neirona ķermeni, bet šeit mums jāizveido atkal kārtība. Tāpēc, ka kālie kanāls atveras un izlaiž ārā liekus arī pozitīvi lādētus kālie ionus, un tās jau atjauno membrānas potenciālu. Un tā darbojies atkal natrija kālie sūknīs, kā mēs jau runājam, un atjauno natrija un kālie balansu ar un iekšā viss kā vajag. Jā, tad tā notiek dendrīta šūnas ierosināšana. Tālāk. Tātad, tas bija process uz viena dendrīta termināla, kā to sauc. Tad tas var notiekt šeit, tad visur un nozīmīgi kā vienlaicīgi. Tātad, tie darbības potenciāli visi tie kustās pa dendritiem uz somu un nonāc līdz šai vietai, un šeit tie visi darbības potenciāli saskaitās. Un ja tas kopīgais potenciāls ir pietiekami liels, tad arī šeit pie aksona paugriņa atveras natrija kanāli, un darbības potenciāls tiek vēl pastiprināts, vēl palielināts. Un tā tas jau dodas tālāk uz aksonu. Jā. Tad potenciāli saskaitās, tas ir svarīgi. Jā. Un pirms mēs dodamies tālāk, es vēlētos vēl paskaidrot par kanālu selektivitāti, jo mums ir tieši natrija un tieši kālie kanāli. Tātad šeit ir kanāls, tas visas olbaltumvielas, un šo te daļu sauc par selektivitātes filtru. Tātad šeit ir ļoti stingri izvietoti skābekļa joni, un tie atbild par daliņu filtrēšanu. Tātad, pirmkārt, pareiza izmēra, tātad, selektivitāte notiek tieši pēc daliņas izmēra. Pareizas daliņas bez jebkādam problēmam iziet cauri un dodas tālāk. Ja daliņa ir pārāk liela, lielāka par vajadzīgu, tad tā, kāda veida, es domāju, tieši mehāniski nevar tā nevar iziet cauri to. Ja tā ir pārāk liela, tas saskarsies ar visiem tiem atvazinājumiem un, nebūs labi, tā viņi to neatļaus. Un, otrādi daliņa ir pārāk maza, tad viņiem būs problēmas saistītas ar hidrātu apvalka zaudējumu. Kaut kāds sarežģīts mehānisms, bet doma ir tāda, ka tas arī traucēs tai daliņai kustēties tālāk. Un, tad tā tiek panākts, ka mums ir tieši natrija un tieši kālie kanāli. Labi, tālāk. Un tālāk tiekam līdz aksonam beidzot. Tātad, kā mēs saprotam, aksons ir vadītājs, tad tam jāvada elektriskā strāva. Un arī pēc analoģijas ar elektriskiem vadiem varam saprast, ka tam vajag arī kādu izolāciju, lai tā strāva pa ceļam nepazaudētos. Un tāda izolācija arī ir, tas sastāv no mielīna. Tad šīs dzeltenais apvalks šeit un šeit un šeit. Bet būtībā šeit ir tāda lieta, ka aksons ir ļoti garš attiecībā pret savu diametru, un lieliem dzīvniekiem tas var būt arī pat vairākus metrus garš. Tāpēc, darbības potenciāls tur izplatītos tīri elektrotoniski, tā kā daži konkrēti ioni kustētos pa visu šito ceļu, tad, tas būtu pirmkārt ļoti lēni, bet otrkārt būtu zema varbūtība, ka tas vispār nonāks līdz kalnu. Tik garš ceļš, kaut kur tas jau pazaudēsies, tas lādiņš. Tāpēc
augstākajos organismos ir izplatīta lēcienveida vadamība. Tātad, šeit dzeltenais ir mielina apvalks, to veido švana šūnas, jā, tiem ir savas kodls, bet tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka tas ir atsevišķas šūnas, un starp tiem ir tāda vieta, tāda sprauga, un šeit apvalka nav. Šeit aksons var kontaktēt ar ārējo vidi. Un šeit šajā spraugā, ko sauc par Ranvija mezglu, šeit izvietojas arī mums pazīstamie natrija un kalija kanāli. Tātad, šeit mūsu darbības potenciāls ceļo un nonāc līdz pirmajam Ranvija mezglam. Tātad, šeit notiek potenciāla izmaiņa, jo ir atnācis darbības potenciāls, un tās aktivizē kanālus, tās ielaiž iekšā vēl papildus natrija ionus. Papildus tiem, kas te jau ir. Jā, un tagad tie nevis paši kustās līdz nākamajam kanālam, bet tie atstumi tos ionus, kas te jau ir. Tātad šītais jaunais stumis šito, šītais tālāk šito un tā tālāk. Jā, un tad, piemēram, šis te pēdējais ions tiek iestumts pie tā nākamā natrija kanāla, un tas atkal aktivizējas, un viss cikls atkārtojas. Jā, tātad vispār redzam, ka aksona būtība ir tāda, ka viens kanāls aktivizē nākamo kanālu. Un, ja mums nebūtu tā mielina apvalka, tad mums vienkārši kanāli būtu izvietoti viens pie otra. Jā, tā ļoti cieši. Un, jā, patiesība tāda vadamība arī dažādas vietas ir sastāpama, tas bezmielīna vadamība to sauc. Bet tā prasa pirmkārt acīmredzami vairāk laika, jo laiku vajag, lai tos kanālus atvērt, aizvērt, lai tas viss notiktu. Un arī ne tikai acīmredzama lieta, ka bezmielīna vadamība prasa vairāk enerģijas, jo labi, kanāls atveras pats pret sevi, bet vēlāk, kad mums darbības potenciāls būs aizgājis tur tālāk, ļoti tālu, tad mums būs kaut kā jāizveido kārtība šeit, jāatgriež tā sistēmā sākotnējā stāvoklī. Jā, un priekš tam mēs izmantojam natrija kanāls, un, kā atceramies, tam vajag enerģiju. Un jā, jo vairāk kanālu, jo vairāk enerģija. Jā, tad izplatītāki ir lēcienveida vadamība ar mielīnu, ar Ranvija mezgliem, un jā, tā ir ātrākā, efektivitāka. Jā, un to mēs izmantojam. Labi. Tātad, mūsu darbības potenciāls ir izējis cauri aksonam. Aksonam beidzot tas ir gandrīz sasniedzis savu galvmērķi. Tātad šī tā ir sinapse. Dzeltenais ir presinaptiskā neirona aksons, tad tā pašas beigas, un šeit ir postsinaptiska neirona dendrīts. Kas atrodas šeit? Šitie burbulīši ir vezikulas, šeit arī tas ir, un savā iekšā tas atrodas neirotransmiteri, kas mums vēlāk vajadzēs. Jā, un šeit svarīga lieta, ka šitā vezikulas membrāna un pašas šūnas membrāna, tad šitā un šitā membrāna, tas ir identiskas, tas abas sastāv no fosfolipīdu dubultslāņa, un tas ir viendabīgas, tāpēc tas varēs savienoties un kopā saplūst. Labi, tātad šeit kustās mūsu darbības potenciāls un nonāc līdz sinapsi. Šeit, kā vienmēr, tas atver natrija kanālus, samazina membrānas potenciālu, un šeit algoritma izmaiņa mums atvers kalcija kanālu. Jā, kāpēc mums vajag kalciju? Vesikulas ir ar speciālu olbaltumvielu palīdzību piestiprinātas pie membrānas. Tātad nevis tā, ka šeit ir vienkārši turpeld, bet tas vesikulas ir piestiprinātas. Un kalcijs kaut kāda viltīga veida savienojas ar piesaistās pie tām olbaltumvielām un izraisa to saraušanos, un tad olbaltumvielas
piegrūž kustat to vezikulu tuvāk pie membrānas. Un jā, kāda momentā tas atrodas tik tuvu, ka var fiziski pieskarties viens otram, un tāpēc tas identiskas membrānas savienojas. Tad savienojas, rodas sprauga, izēja, un viss, kas atradās vezikulas iekšā, iziet šeit ārā uz sinaptisko spraugu. Jā, to sauc par ekscitāzi. Labi, tātad. Mūsu neirotransmiteri ir iekļuvuši starp neironu telpā. Šeit pie dendrīta, postsinaptiska neirona dendrīta atrodas uz membrānas no receptora atkarīgie kanāli. Tad šeit ir. Ja pie tiem piestiprinās neirotransmiters, tad šeit ir tās sarkanais trīsturītis, tie atveras un dara kaut ko vajag. Tātad pirmkārt, saprotamāks veids, tas loģiskāks, varbūt intuitīvāks, ir tas, ka tie atver natrija kanālus un, kā mums vienmēr līdz šim notika, natrijs ieplūst iekšā, samazina membrānas potenciālu un šūna ierosinās. Kā vienmēr. Bet ir arī alternatīvs algoritms. Tas ir kalija kanālu atvēršana vispirms, pašsākumā. Tātad, šeit mums bija mīnus, šeit plus, jau 70 mV, atceramies. Un tagad, ja mums tas kalijas, viss tas kalijas izpeld ārā no šūnas, tad šeit mums rodas vēl lielāks elektriskais lādiņš, vēl lielāks. Tas nozīmē, ka membrānas potenciāls vēl palielinās. Un tas tā kā bremzē nākamo šūnu, jo jau nākamiem neirotransmiteriem, nākamiem aksoniem būs vēl grūtāk to ierosināt. Ir bremzējuši neirotransmiteri. Tūlīt par to parunāsim. Jā, tātad īsumā, kas mums bija, sinapse ir vieta, kur savienojas divi neironi, un ar speciālu neirotransmiteru palīdzību tie var vai nu aktivizēt, vai nu bremzēt nākamo šūnu. Tātad. Jā, un pēdējais tieši par neirotransmiteriem sapratīsim, kas tie tādi ir. Ir zināmi apmēram 60 dažādi neirotransmiteri, un visus tos sadalā 3 lielās grupās. Tātad, pirmkārt, aminoskābes, šeit atrodas amino grupa, šeit. Jā, un šeit ir 2 piemēri, visizplatītākie. Glutamīns skābe ir atbildīga par jaunas informācijas apgūšanu. Gamma aminosviests skābe ir bremzējuša neirotransmitera piemērs, un tas noņem lieko ierosinājumu un labvēlīgi ietekmē atmiņu un domāšanas produktivitāti. Nākamā grupa ir peptīdi, tie ir vissarežģītākie, un arī 2 piemēri. Oksitocīns veido pieķeršanas sajūtu, stimulē uzticīgas attiecības un arī emocionalitāti. Endorfīns ir endorfīnam ir antistresa un pretsāpju efekts, un tas arī pātrina reģenerācijas procesus ķermenī. Un pēdējkārt monoamīni. Šeit ir arī vairāk piemēri. Adrenalīns ir stresa neirotransmitors. Tas īslaicīgi palielina ātrumu un spēku. Serotonīns ir atbildīgs par emocionālo stabilitāti, par tādam ilga laika perspektīva, labu garastāvoklī, un dopamīns ir motivācijas neirotransmiters, tas ir atbildīgs par gandarījumu, tad īslaicīgu gandarījuma sajūtu, un arī ietekmē lēmumu pieņemšanu. Jā, un ja es aizmirsu pateikt, tad monoamīniem kopīgais ir tas benzola grēdziens šeit visur, un arī amino grupa, un ir svarīgi, ka tie ir savienoti ar 2 oglekļu ķēdīti. Šito. Jā, tas ietekmē tā.
Labi, tātad es ļoti ceru, ka vismaz kaut kas bija saprotams, jo, jā, mēģināju kaut kas sapratami izstāstīt tādu sarežģītu tēmu, un, protams, ka šeit var bezgalīgi ilgi varētu tālāk kaut ko stāstīt, visus tos procesus, visus kanālu veidus, visu receptoru veidus, bet, jā, ceru, ka mūsu līmeni ar to pietiks, un, jā, paldies par uzmanību.